Jā. Aha. Nu jā, šeit viņš vēl bija tāds klasisks, vai ne? Tas bija tāds pārējais. Tas bija vecmodīgs vēl, jā. Tas vēl bija vecmodīgs. Šeit viņš jau ir. Jā, šeit jau ir tāds jauns. Un tas simbols jau arī ir tāds, dinamiskāks. Tas tāds ļoti katoliski kontemplatīvs. Šitas var būt arī nekatoļiem tāds atpazīstamāks, jā. Stils mazliet, modernizēts. Jā, tur viņš bija tāds, vēl savādāks, un man liekas, fonti arī citi jau, jā? Papīrs arī cita grupa. Papīrs varbūt nākošā reizē. Papīrs kvalitatīvāks, vai ne? Nē, šitas ir identisks, bet mēs gribam pāriet uz tādu... redzēsim. Gudāks, man liekas, šitas mazliet. Ir mazliet. Baltāks un gudāks. Rekti ir jūsu viedoklis par konferences mērķi. Jā, labi. Šeit mums Ilmārs ziņo no Ļublinas. Skaisti. Jums sadarbība nav pazudusi. Šeit atkal viņš mazliet, bet te kā tulks. Andžejs Krasovskis, tas taču bija mums seminārā seniors, kad es mācījos. Arī Ļublina. Tas mums ir jaunums, jauniešu lapa vēstnesī, kur redaktori vēl skolnēst. Gunta, un Velta. Velta, kas ar Guntu kopā. Labi, tas jau tāds stilīgāks, tas jau tāds eksplozīvs. Tas, starp citu, ir atsaucoties uz jūsu to teikto jauniešu dienās. Jūs teicāt, ka jaunība ir eksplozīvs maisījums. Jaunība plus ticība. Neatceru. Itāliešu valodas. Nē, jā, šeit ir, mazliet pareizi. Jūs revolūciju netaisāt, bet ja salīdzina to izejas punktu, to sākotnējo vēstnesi un šito, tā ir revolūcija.